Labrīt, māmiņu klubā! Šorīt mēs uzzināsim, ko mazulis piedzīvo savā pirmajā dzīves nedēļā. Un kopā ar superbēbītes māmiņu un, protams, mazo superbēbīti gatavosimies ceļojumam. Mēs cenšamies agrī ar vien ātrāk izrakstīt bērnus mājās jau pēc normālām dzemdībām, dabīgām dzemdībām. Jau 2., 3. dienā. Lomrotājs viņiem sākās daudz ātrāk nekā zēniem. Lai mazajai ziemā tiktu gan saulītē, tas ļoti vajadzīgais D vitamīns. Bērniņa piedzimšana ir kā liels brīnums, taču reizē arī neziņa. Tāpēc mēs sekosim kādas mazulītes dzīvei pirmajās 12 nedēļās pēc piedzimšanas un uzzināsim, kā bēbītes jūtas. Šodien noskaidrosim visu par pirmo dzīves nedēļu. Pirmās 12 dzīves nedēļas atbalsta Huggies Newborn, autiņbiksītes jaundzimušajiem. Mazulītis ir tikko nācis pasaulē, pavisam mazs un neaizsargāts. No šī brīža mazā sirsniņa var paļauties tikai uz mums, māmiņas un tēta mīlestību, mūsu gādīgajām rokām, maigajiem pieskārieniem. Mūsu kopīgais ceļš ir sācies. Pirmā nedēļa šajā pasaulē bērniņam ir liels pārsteigums. No drošās un siltās vides māmiņas puncī mazais ir nonācis nezināmajā. Viss šķiet svešs un satraucošs. Vienīgi māmiņas un tēta balss ir tā, ko bērniņš spēj atpazīt. Mūsu balss ir mazulīša drošība, patvērums, un tā būs vienmēr. Ja bērniņš spētu atklāt savas sajūtas, viņš mums lūgtu sarunāties daudz vairāk. Mūsu balss ir kā miega dziesmiņa, kas sola mieru. Lai arī vārdiem sākumā nav nozīmes, tās ir tikai skaņas, kas izskan telpā. Tomēr bērniņam tā ir sajūta. Es neesmu viens, par mani rūpējas, mani mīl. Māmiņas balss ir tā, kas palīdz mazulītim pieņemt šo pasauli, pieņemt visu tajā notiekošo, visu, kas tikko dzimušam bērniņam jāpiedzīvo, un jāpiedzīvo ir daudz. Pirmās dzīves dienas, kopš bēbītis ir mūs saticis, paiet vietā, kur mazulītis ir nācis pasaulē. Visbiežāk tā ir dzemdība nodaļa. Pirmā mazulīša dzīves nedēļa ir laiks, kad ārsti pastiprināti seko līdzi tam, kā bērniņš jūtas, jo tieši pirmajā dzīves nedēļā vislabāk atklājas tikko dzimušā bēbīša veselības stāvoklis. Katru dienu mazulīti nāk apskatīt ārsts neonatologs, kurš pārbauda bēbīša refleksus, aktivitāti, muskuļu tonusu. Jau ar to vienu skatienu jau dakteris novērtē, var teikt, visu ārējo veidolu. Sākot no galvas, no actiņas, ausis, mutīti, tālāk ejot uz leju, rociņas, kājiņas, tā kā ārējās pazīmes. Tiek izklausīta arī mazā sirsniņa un plaušas. Tāpat bēbītis katru dienu tiek svērts. Pirmajās 3 dzīves dienās mazulītis visbiežāk zaudē daļu sava svara. Tie var būt 7 līdz 10%, jeb 250 līdz 400 grami no piedzimšanas svara. Taču jau ap 4. dienu pēc dzemdībām bēbīša svars sāk pieaugt. Tāpat katru rītu mazulītim tiek veikta rīta dušiņa. Ar vatas tamponiņiem samitrinātiem vārītā ūdenī bērnu māsiņa iztīra bēbīša actiņas, noslauka mazo sējiņu. Tiek rūpīgi izslaucītas kakla krociņas un visap mazajām austiņām. Tāpat svarīgi ir izslaucīt mazās padusītes un plaukstiņas, arī visas krociņas autiņbiksīšu zonā un pēdiņas. Turpmāk to darīsim mēs pašas. Par to, kā un ar ko pareizi apkopt mazo nabiņu, ir dažādi viedokļi. Tomēr Pasaules veselības organizācijas ieteikumi ir izmantot sausās nabas saites apstrādāšanu. Tas nozīmē turēt nabiņu sausu un tīru. Dzemdību iestāde arī māsīņas katru dienu kop to nabas saitīti, un apmāca mammai, kādas ir pazīmes, no kā būtu jāuzmanās to nabas saiti tālāk un kā viņa jākopja. Un bērns pārsvarā jau iet mājās, mēs viņus tagad laižam ar visu nabas saites aplieku. Un ja mammai kaut kas liekas aizdomīgi, vai tur apsārtums rodās, vai kaut kādi izdalījumi, kas nepatīk vai ko, tad mamma meklē ārstu. Bet tā dabīgi ir, pilnīgi dabīgi, normāli, ka nabas saite viņa paliek sausa, nožūst un nokrīt. Un tad ir pienākusi pirmā reize, kad trīcošām rokām mainām mazulītim autiņbiksītes. Autiņbiksītēm jābūt maigām un mīkstām, no dabīgiem materiāliem, lai rūpētos par mūsu tikko dzimušā bērniņa labsajūtu, jo tikko pasaulē nākušam mazulītim ir nepieciešama īpaša kopšana. Tas nekas, ja ar pirmo reizi nesanāk aizdarīt autiņbiksītes pareizi. Tas nekas, ja viss nenotiek tik raiti, kā mēs vēlētos. Mēs mēģinām, kamēr mums izdodas. Galvenais, lai mazajam puncīti mērti. Par nākamo reizi, kad būs jāmaina autiņbiksītes, mums vēstīs īpašais mitruma indikators,
kurš iekrāsosies zaļgans, kad autiņbiksītes būs mitras. Mēs arī varam neraizēties par noplūdēm, jo autiņbiksītēs pie muguras jostiņas ir iestrādāta īpaša kabatiņa, kas rūpējas, lai mazais dupsītis būtu savs. Mūsu pieskārieni vēl ir neveikli, taču bērniņš tos atpazīst. Ar laiku mēs iemācīsimies pieskarties savam mazulītim tā, kā viņam patīk vislabāk. Pirmajā mazulīša dzīves nedēļā mēs piedzīvojam kopīgas mācības stundas, jo ne tikai bērniņam, bet arī mums viss notiek pirmo reizi. Pirmā barošana. Kādreiz tas notiks? Lai cik neticami tas šķirstu, taču bērniņš zina, kas darāms. Vien nedaudz mūsu palīdzības, un mazulītis tiek pie visvērtīgākā un gardākā pasaulē – māmiņas pieniņa. Pirmā reize, kad ieskatāmies savam bērniņam acīs, tās uz mums lokojas lielas un skaistas, it kā zinātu atbildes uz visiem noslēpumiem, it kā klusi teiktu: paldies, ka man esi! Pirmajās dienās pēc nākšanas pasaulē, kamēr ar bērniņu vēl esam dzemdību nodaļā, mazulītim tiek pārbaudīta dzirde ar īpašu aparātiņu, kurā iespējams uzreiz saņemt atbildi. Ja pārbaudes rezultāti ārstiem liek par kaut ko šaubīties, tad 2 mēnešu vecumā kopā ar mazulīti būs jādodas uz dzirdes centru, atkārtotas pārbaudes veikšanai. Tāpat dzemdību nodaļā bēbītim tiek veiktas asins analīzes, lai noteiktu, vai mazulītim nav ģenētisku saslimšanu. Dzemdību nodaļā mazulītis saņem arī savu pirmo poti, tā ir pret tuberkulozi. Vakcināciju iespējams veikt jau pēc 2. bērniņa dzīves dienas. Visbiežāk tas notiek tajā dienā, kad bēbītis dodas mājās. Protams, mums māmiņām un tētiem pieņemot lēmumu, darīt to vai nē. Tie vecāki, kas atsakās no šīs potes, ka viņi tomēr neapzinās to risku, kas ir tad, ja tas bērns inficēsies ar tuberkulozi, un ka tas risks ir tomēr inficēties daudz bīstamāks nekā, ja arī viņam būs kaut kādas tās blakus parādības tai potei. Bērniņš vakcīnu pret tuberkulozi saņem kreisajā pleciņā. Tā tiek ievadīta ar mazu adatiņu ādas virslānī. Jau pēc dienas vai 2 bēbītis būs gatavs savai pirmajai vannošanās reizei. Savukārt pēc mēneša vakcinācijas vietiņā uz ādas parādīsies tāda kā krevelīte, kura nokritīs, tā vietā atstājot mazu rētiņu. Ja bērniņš pasaulē ir nācis ķeizargrieziena operācijas laikā, tad adaptācija šajā pasaulē var būt nedaudz lēnāka. Taču, ja bērniņš ir piedzīvojis dzemdības un tikai pati satikšanās ar māmiņu ir bijusi ar ķeizargrieziena operācijas palīdzību, tad mazulīša organismā jau ir notikuši visi svarīgie procesi un adaptācija būs tāda pati, kā dabīgi dzimušiem bērniņiem. Izvērtējot visus apstākļus, gan riska faktorus, gan bērnu to klīniski, ko mēs redzam to bēbi, gan arī kāda viņam mājās, ģimenes tā teikt situācija. Un mēs cenšamies agrī ar vien ātrāk izrakstīt bērnus mājās jau pēc normālām dzemdībām, dabīgām dzemdībām. Jau 2., 3. dienā noteikti, tad, ja ir ilgāk pa 3., 4. dienu, paliek tie jau, kam tiešām vai mammai vai bēbim ir kaut kādas problēmas. Ķeizargriezienā dzimušie mazuļi dodas mājās 4. vai 5. dienā pēc piedzimšanas, ja ārsti nav atklājuši veselības sarežģījumus mazulītim vai māmiņai. Atbrauks tētis, vedīs meitiņu mājās. Jā, sagaidīsim tēti un brauksim. Jā. Mazulītis ir nācis pasaulē, visskaistākais brīnums, kuru piedzīvot, jaunas dzīves sākums, jauna sajūtu apjaušana, mīlestība, kuru dāvāt un saņemt. Bērniņš uz mums paļaujas, mums uzticas. Mazulītis vēlas, kaut mēs vienmēr būtu līdzās, vienmēr mīlošas, vienmēr gādīgas. Mēs esam saistīti uz mūžu, mēs esam viens otram. Bērniem augot, mainās rotaļu veids. Puikām interesē vienas rotaļlietas, meitenēm nedaudz citādākas. Tāpēc šodien noskaidrosim kaut ko vairāk par to visu. Rotaļas mazuļu attīstībai. Bērni rotaļu laikā apgūst iemaņas turpmākajai dzīvei, tāpēc Māmiņu klubā veidojam stāstu sēriju par rotaļām mazuļu attīstībai. Kopā ar Māmiņu kluba attīstošo nodarbību vadītāju Sabīni. Lūk stāsta 6. sērija – rotaļas zēniem un meitenēm. Speciālisti ir atklājuši, ka zēni un meitenes uztver informāciju, attīstās un rotaļājas atšķirīgi. Tāpēc, lai izprastu savu bērnu rotaļas, mums ir jāizprot katra vecuma posma īpatnības. Aptuveni 3–4 gadu vecumā bērns jau zina, pie kura dzimuma viņš pieder. Šajā vecumā bērniem veidojas dzimuma identifikācija, tāpēc mums, māmiņām un tētiem, ir jāsaprot, kā vēlamies savas mazās meitiņas un dēlēnus audzināt.
Piemēram, ja teicis ir ļoti gribējis dēlu, un viņam ir piedzimusi meita, bet viņš turpina viņu audzināt tā, kā tas būtu puisis. Spēlēt ar viņu futbolu un visādas tādas vīriešu lietas. Tādā gadījumā dzimuma identifikācijas posms viņš ievelkās un ir daudz sarežģītāks. Rotaļas palīdz bērnos attīstīties dzimuma identifikācijas procesam. Tāpēc ir vērtīgi, ja meitenēm piedāvājam, piemēram, rotaļu kluču komplektus, kuri paredzēti tieši viņām, savukārt saviem dēlēniem meklējam zēniem atbilstošas rotaļlietas. Meiteņu komplektos, kā mēs redzam, ir vairāk dažādi dzīvnieciņi, maziņas detaļiņas, lodziņi, puķītes. Viss, kas ir domāts lomu rotaļām. Zēnu komplektos parasti ir tādas mašīnītes, kuras var būvēt, vairāk detaļu, tādi bloki, no kuriem var uzcelt mājas. Protams, tas, ka mēs audzinām dēlu, nenozīmē, ka viņš nevarētu rotaļāties ar meitenēm paredzētām rotaļlietām un otrādi. Puisim var interesēt bērnu rotaļu ratiņu, bet viņam interesēs, kā viņu vizinās konstrukciju, viņš mēģinās ar viņu pa visu istabu izvizināt. Un meitene arī labprāt paspēlēsies ar mašīnu, bet viņa, piemēram, vedīs sunītu ciemos kādam. Savukārt puisim patīk tas, ka mašīna pārvietojās. Bērnu rotaļas visbiežāk iet roku rokā ar viņu attīstību. Tāpēc, vērojot savus mazos rotaļājoties, mēs varam nojaust, kā mūsu bērni attīstās. Zēni parasti dod priekšroku kustību rotaļām, un viņiem ir labāk attīstīt lielā motorika, tātad fiziskā attīstībā. Viņi parasti iet solīt priekšā meitenēm. Meitenes savukārt dod priekšroku lomu rotaļām. Lomu rotaļas viņiem sākās daudz ātrāk nekā zēniem. Viņiem parasti ir labāk attīstīt sīkā pirkstu muskultūra, kā arī runa. Zēniem rotaļājoties parasti nepieciešams plašāks rotaļu laukums. Viņiem patīk celt augstas celtnes, būvēt visu lielu un plašu. Iemācās ir kaut kādas, varbūt ir tādas fizikas sakarības, vai ne, kā tur, cik tur kaut ko augstu var uzbūvēt, un cik kaut kas stingri turās vai neturās kopā, un kā var kaut ko nostiprināt, un vispār no kā sastāv kaut kādas būves, un tā, man liekas, tas ļoti palīdz to saprast. Savukārt meitenes lielāku uzmanību pievērš detaļām. Viņām pietiek ar nelielu rotaļu vietu. Cik garšīgs burkāns, garšīgs un veselīgs. Sunīšiem būs kūciņa. Kūciņa, ja? Nu labi, tad sunīši iesaist kūciņu. Tā mums ir vienīgā rotaļlieta, ar ko viņi spēlējās. Šobrīd tā ir tā aktuālākā. Nu, tā kāds mums ir akvaparks, jā, ronīšiem. Nu, un viņi spēlējās ar ronīšiem, ir meitenīte, tad ir tās lomu spēles. Tad tiek būvēta māja, kur viņi dzīvo. Viņi tā esmu novērojis, ka viņi tagad to dara, ka viņa skatās, kas ir uz kastes uzzīmēts. Man ir meitenīte ar ziltiņu. Kāpēc man patīk spēlēties? Bērni ir ļoti radoši, tāpēc mums māmiņām un tētiem vēlams atbalstīt savu bērnu fantāzijas lidojumu un ar sapratni izturēties pret viņu rotaļām. Reizēm arī piedaloties mūsu bērnu spēlēs. Rotaļāsimies kopā! Pēc brīža kopā ar superbēbīti un viņas māmiņu gatavosimies ceļojumam, jo drīzumā mazalīte dosies piedzīvojumos. Ceļojot ar bērniem, es ieteiktu izvēlēties tos galamērķus, kur ir iespējams aizlidot ar tiešajiem reisiem. Ja to nevar atļauties, tad var arī salāgot tos lidojumus, lai gan patiesībā ārkārtīgi grūti to izdarīt. Pasēm ir pārsvarā jābūt derīgām vēl 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām. Šajās vēsajās dienās es labprāt pagozātos kaut kur saulītē. Tā noteikti domā daudzas māmiņas. Tāpēc šodien kopā ar superbēbīti un viņas māmiņu uzzināsim, ko interesantu par ceļojumu galamērķiem. Superbēbīte Līna Griete jau ir krietni paaugusies. Mazulītei pavisam drīz būs 4 mēneši. Un meitiņas ģimene ir nolēmusi, ka Līna Griete ir gatava saviem pirmajiem piedzīvojumiem, proti doties ceļojumā. Tāpēc superbēbītes māmiņa Liena cītīgi gatavojas šim lielajam notikumam.
Tu redzi, ka principā es esmu ceļa jūtīs un gatava te šodien mesties aizraujošā piedzīvojumā. Jā, bet šoreiz šis piedzīvojums nebūs tik traks, kā vienmēr mēs to esam darījuši ar vīru un dēlu. Šoreiz ir jāpiedomā stipri vien vairāk, ja grib doties ceļā, jo mājās ir maziņš bērniņš. Laikā, kad pie mums aiz logas vilpo vējš, mēs labprāt dotos turp, kur siltāks. Tā nodomājas darīt arī superbēbītes ģimene. Tas mūsu noteicošais faktors bija tā, šķietama bēgšana no ziemas lielajiem ļaunajiem vīrusiem, tāpēc mūsu gadījumā mēs izvēlējāmies kādu siltāku vietu, kur noteikti ir vismaz virs plus 20 grādu atzīmes, lai mazajai ziemā tiktu gan saulītē, tas ļoti vajadzīgais D vitamīns. Mūsu mazulītē tuvojas arī pirmais piebarojums. Es tā iedomājos, cik tas gan būtu forši, kad pirmais banāns, ko viņi garšotu tiešām pēc īsti banāna. Kad pie mums pavisam ir augsts, tad ir populārākie galamērķi ir Ēģiptes un Kanārijas salu kurorti. Tenerife ir ļoti piemērota atpūtai ar ģimeni un ar bērniem. Man ir 3 bērni, un mēs arī katru gadu kaut kur aizceļojam, un tieši kurorti ir tas, kur mēs ar maziem bērniem varam aizceļot, jo mēs ērti aizlidojam, uzreiz nokļūstam viesnīcā, un kā tāds viens no pēdējiem spilgtākajiem ceļojumiem bija mums uz Tenerifi. Mēs tur pavadījām pagājušajā ziemā 2 nedēļas, apmeklējām Loro parku, ļoti interesantām dzīvnieku priekšnesumiem un šoviem. Bērniem tas bija ļoti interesanti. Gatavojoties ceļojumam kopā ar bērnu, ir jāveic liels izpētes darbs, lai mūsu izvēlētais ceļojums izdotos. Būtu ieteicams izvēlēties vai nu speciālus portālus, kas tieši piedāvā ceļojumus internetā, vai arī tādas turismu firmas, kas ir pazīstamas, vai arī kur ir draugi un paziņas ir braukuši, un var jums jau ieteikt, kad šajā vietā visi bijis kārtībā. Iegādājoties ceļojumu internetā, reizēm, protams, piemeklē sajūta, vai tas ir droši un vai mēs maz kaut kur aizbrauksim. Ekonomikas ministrijas mājaslapā ir iespējams pārbaudīt, vai turoperatoram ir šī obligātā drošības naudas apdrošināšana. Ja turoperators kāds bankrotē, cerams, ka tā nenotiks, bet tad šo naudiņu ir apdrošinājušas apdrošināšanas sabiedrības, un to pēc tam ir iespējams dabūt atpakaļ. Superbēbītes ģimene kā galvenos padomdevējus uzklausīja sev tuvus cilvēkus, kuriem ir pieredze ceļojot ar mazu bērnu, un arī galamērķis ieteikts kā ļoti interesanta vieta, kur doties. Šoreiz tā būšot Tenerife. Būtisks uzdevums plānojot ceļojumu ir atrast īstos lidojumus, lai būtu ērti visiem ceļotājiem, gan lieliem, gan maziem. Ģimenē vairs nav tikai tētis un mamma. Ģimenē ir 2 bērni, un tas beigās maksā diezgan daudz, tāpēc mēs mēģinājām atrast tādu optimālo variantu, arī ar pārsēšanos, lai mums no tāda viens variants ir vai ļoti ātri, mēs pārsēžamies no vienas lidmašīnas uz otru lidmašīnu, vai arī otrs variants ir tas, ka mums ir pāris stundas starpā, lai varam adaptēties tajā vietā. Cik vecākiem tā adaptācija nepieciešama, cik tam mazajam bērniņam, vai ne? Tad, lai izvairītos no tādām liekām stresa situācijām, mēģināt maksimāli. Katram jau ir sava atbilde. Protams, čārters tas būtu pats labākais variants, bet, ja to nevar atļauties, tad, var arī salāgot tos lidojumus, lai gan patiesībā ārkārtīgi grūti to izdarīt. Ceļojot ar bērniem, es ieteiktu izvēlēties tos galamērķus, kur ir iespējams aizlidot ar tiešajiem reisiem, jo tāpatās mums ir jāpavada laiks lidostā pirms lidojuma, pēc tam mums ir laiks, kamēr mums aizved uz viesnīcu, un lai nav šī trešā lidosta, kur vēl ir jāpavada liekas laiks. Izvēloties viesnīcas ceļojuma galamērķī, ir jābūt uzmanīgiem. Rūpīgi jālasa tas, ko mums piedāvā. Kā jūs izvēlējāties viesnīcas? Jo ir tādas viesnīcas, kas patiesībā neņem ģimenes ar maziem bērniem pretī nemaz. Jāskatās ne tikai uz to, vai šī būs pat lētākā, un ērtākā, meklēt to izdevīgāko variantu, bet ir obligāti pirms norezervē kaut kādus nebūtu apartamentus vai viesnīcā vai īrējot dzīvokli vai kādu māju, ir jāsazinās ar īpašniekiem, kur tev var atbildēt un pastāstīt, kādi noteikumi ir viņiem. Izvēloties kādu konkrētu viesnīcu, mēs vispirms apskatāmies aprakstu, apskatāmies bildes, bet noteikti es arī ieteiktu apskatīties atsauksmes, pameklēt, ko par to raksta
citi ceļotāji, un internetā šādas atsauksmes var atrast ļoti daudz, un pat ir tādas vietas, kur var speciāli norādīt, ka es vēlos lasīt atsauksmes no ģimenēm ar maziem bērniem. Un tādā veidā varētu pārliecināties, vai patiešām tas, kas ir solīts piedāvājumā, vai tas atbilst un vai citas ģimenes to ir novērtējušas. Kad ceļojuma galamērķi esam izvēlējušies, arī ceļojuma biļetes mums ir rokām, tad noteikti jāparūpējas par dokumentiem. Kā bija taisīt pasi mazajai Līnai Grietē, jo es Amēlijai esmu taisījis, un tas tāds diezgan liels izaicinājums. Sākās jau viss ar to, ka mēs sapratām, ka rindā sēdētāji mēs nekad nebūsim. Zināms, tagad visās pasu daļās cilvēki mēdz sēdēt dzīvajā rindā, un tad tā gaidīšana var izvērsties. Mēs vispirms piezvanījām, norezervējām sev rindu, un tad noliktajā datumā pucējāmies un devāmies bildēties pasei. Lai to paveiktu, līdzi noteikti jābūt mazulīša dzimšanas apliecībai. Visjautrākā jau, protams, ir tā fotografēšanās ar bērniņu, kurš tev vēl nav iemācījies turēt galviņu, kā mums bija ar Līnu. Mums jau gan pasu daļā meitenes bija ārkārtīgi atsaucīgas un pacietīgas, jo bērniņš tev ir jātur tā, lai tavas rokas redzēt nevarētu. Mums nācās šķirties no skaistās matu bandas, ko mēs gribējām, lai meitenīt skaista un tā. Un jāmēģina to bērniņu pierunāt, lai viņš skatās tajā fotoaparātā. Protams, mums tas neizdevās, jo patiesībā varbūt tā. Tev var parādīt, kas mums tur sanāca. Jā? Bet dikti smuki jau. Jā. Pasēm ir pārsvarā jābūt derīgām vēl 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām. Ja mēs lidojam uz Eiropas galamērķiem, piemēram, uz Grieķiju, tad arī varētu iztikt ar personas apliecību, bet ārpus Eiropas Savienības visiem, arī bērniem, ir vajadzīgas līdz pasītes. Viens no ceļojuma galvenajiem nosacījumiem ir rūpīgi un pārdomāti sakārtot ceļa somas, lai aizceļojot svešā vietā nebūtu jāraizējas par to, ka kaut kas ir aizmirsts mājās. Tās pirmās lietas, noteikti, par kurām es padomāju, ir tās lietiņas, ar ko tas bērniņš gulēs. Tur tajā galā skaidrs, ka mēs varam parūpēties, lai viesnīcā ir bērnu gultiņa, bet tā bērnu gultiņa būs pilnīgi sveša, vai ne? Bet par cik man meitiņa ir pieredus gulēt, tāds gultas veļas komplektiņš, vai ne? Un es domāju, kāpēc man nepaņemt līdzi sagas konvertiņu, kurš, protams, arī īpaši smags nav, neaizņems daudz vietas koferī, liekam to iekšā, un arī tāds mazais plānais dekoratīvais spilventiņš, jo viņi vienmēr guļot apskata to apkārtni, kur tad viņi atrodas, un tad viņi saprot, kad viņi ir savā vietiņā, tad viņi pilnīgi mierīgi laižās miedziņā. Jā. Arī mīksts autiņš var noderēt ceļojuma laikā, jo īpaši lidmašīnā. Vai uzlikt uz rociņas, lai bērniņš tev nesvīst ēdot, vai vēl kādu citu iemeslu dēļ gaidot to pašu atraudziņu. Vēl ko es paņēmu līdzi savu, jo tu nekad nevar zināt, kādas ir tās lietas viesnīcās. Mums ir līdzi arī bērniņam pašam savus dvielītes pēc vanniņas, jo skaidrs, ka vanniņā mēs iesim. Tāpat superbēbītes māmiņa nolēmusi līdzi ņemt mazulītes vismīļākās naktsdrēbītes, lai mazulītei droši miedziņš. Protams, arī drēbes ikdienai, kuras ir plānākas nekā valkājam šobrīd. Vēl lietas, kurām ir, manuprāt, pilnīgi obligāti jābūt līdzi. Tās ir zāles, dažādām situācijām. Tas, kas man ir līdzi, tie ir vēdera pilieni, lai gan it kā mums koliks vairs nav, un tas vēderiņš tā manām vairs nesā, bet nekad nevar zināt, ko mamma saēdīties tur tajās svešajās zemēs, jo galu galā bērniņš vēl joprojām tiek barots ar krūti. Tāpat arī mēs ņemam līdzi likopodī, kurš ļoti labi nodara tad, ja dupsīts paliek sārts un rodās kāds iekaisums. Tad ir acu pilieniņi, kurus mums ierakstīja dakteri, tā kā mēs bijām vēl pavisam maziņi, kad, ja gadījumā gadās sāk actiņas pūžņot, un tāpat tās mums ir arī deguntiņam pilieniņš, un mums ir arī D vitamīns, lai gan, cerams jau, ka tur tās saules būs gana, bet, bebīšiem laikam tas D vitamīns tomēr vajadzīgs. Un arī visādam gadījumam svecītes pret temperatūru, to mēs obligāti liekam iekšā. Arī lacītes, krēmiņi un higienas lietas noteikti noderēs arī ceļojuma laikā, jo bēbītim ikdienas dzīve jau nemainās no tā, ka atrodamies citā valstī. Noteikti padomājam arī par rotaļlietām, ar kurām izklaidēt mazulīti lidojuma laikā. Ko nedrīkst aizmirst, tās noteikti rautiņbiksītes. Es ņemšu līdzi, tā teikt, aplānošu visam ceļojuma laikam. Man ir vesela paka, ko mēs liksim apakšā lielajā bagāžā, lai rokas bagāžā neaizņem vietas, un pat atsevišķi vēl esmu saskaitījis, cik apmēram man ir nepieciešama autiņbiksītes lidojuma laikā, tāpēc arī tās ceļos iekšā
koferī, lai nebūtu nekādu pārsteigumu. Mikrās salvetes jau, es domāju, ka vispār komentārs neprasa, ka ik viens zina, ka tās ir nepieciešams gan mamām, gan bērniem. Var gan dubs noslaucīt, gan paši sev rokas un muti un vispārējo, tāpēc tās arī pilnīgi nav žēl, veselu paku liekam iekšā un viņas noteikti tiks izlietot. Māmiņa Liene atzīst, ka no pirmā lidojuma kopā ar savu mazo superbēbīti nemaz nebaidās, jo ir sajūta, ka ar tik mazu bērniņu ir visvieglāk doties ceļā, jo mazulis ir krūtsbērniņš un arī lidojumu bēbīši pārcieš pacietīgāk nekā lielāki bērni. Tad esam ciet un laimīgi ceļi? Jā. Ceļojums mazulītē Līnai Grietē noteikti būs izdevies, lai gan vēl ir laiciņš, ko gaidīt, jo ceļā bēbīte dosies vien gada nogalē, taču kas gatavojas laikus, labāk arī izbauda brīvdienas. Mēs šajā rītā no jums atvadāmies, lai tiktos atkal pēc nedēļas nākamajā svētdienā. Tagad, mīļie, lai jums forša šī diena. Čau, čau! Nākamajā raidījumā uzzināsim, kā jūtas mazulītis 2. savas dzīves nedēļā un apgūsim grūtnieču kalendāra lietošanu.